Mežs. Mēs esam bagāti ar mežiem, un meži, tie mūsu meži, arī paši ir ļoti, ļoti bagāti. Noslēpumains, brīžam draudīgs, bet vienmēr svēts. Mežā mīt dzīvība, un mežs mums dod arī to, kas dzīvībai ir vajadzīgs. Mežs patiesībā mūsu dzīvēm iet cauri no šūpuļa līdz pat pēdējai stundai. Mežs pats arī ir dzīvs. 40% Latvijas teritorijas klāja meži, sili, gāršas, bet šodien mēs ļausimies tādam mežam, kurš nav izmērāms, proti skaņu mežam. Dāmas un kungi, esiet sveicināti 6. Latvijas postfolkloras festivālā Gaviles. Ik gadu festivālu Gaviles atklāja, ja pieskandina kādas spēcīgas balss īpašniece, kas aicina gavilēt līdzi visus klausītājus. Šogad tā būs 2 kultūru un 2 spēcīgu dziedājumu pārvaldītāja Leila Alijeva. Leila Alijeva, jeb Leila Ali, ir balss, kas izdzied aizsenu laiku sirds dziesmas. Balss, ko iepazinusi caur savām spēcīgajām ziemeļu un austrumu saknēm. Reiz bērnībā viņa jautāja mammai, kāpēc zvaigznes naktī spīd, uz ko māmiņa atbildēja, viņas nāk klausīties, kā tu dziedi. Un caur izvītiem ceļiem, kur gājusi, Leila Ali turpina dziedāt zvaigznēm un cilvēku sirdīm. Dziedātāja dzimusi Līvānos, latvietes un Azerbaidžāņa ģimenē. Dzimtas saknes veidojušas interesi par abu tautu kultūru, un tā Leila nonākusi arī līdz mugām. 2011. gadā Leila devās uz Azerbaidžānu, lai mācītos mugam dziedāšanu Azerbaidžānas Nacionālajā konservatorijā. Pirms tam Rīgā mācījusies dziedāšanu džeza studijā. Festivāla Gaviles iegavilē Leila Alijeva.
Trīcei kalni, skanēj mežī, kan dziedāju gavilei, kan dziedāju saka ļaudis dzirdēdama, saka ļaudis dzirdēdama, lakstī gala skaisti dzied. Kas var mani aizrunāti? Kas var mani aiziedāt? Es jau biju to ļautiņu runātāju dziedāt. Dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot mūžu kan dziedāju, kan dziedāju, kan dziedāju gavilei, Un tagad es palūkšu jums visiem piecelties kājās. Un tagad visi pieceļās un mazliet pakustās šādi. Gavilei, viena kāja, otra kāja. Gavilei, augšā arī visi piecēlās. Gavilei, gavilei, ļoti labi. Gavilei. Gavilei, gavilei,
Paldies Leilai Alijevai! Festivāls patiešām ir godam iegavilēts. Šī vakara gaitā jums būs iespēja dzirdēt tādas grupas kā Tautu meita, Simanta Dimanta un draugi Tāri. Tāpat uzstāsies arī DJs Noitro, reperis Misters un Edgars Zilberts. Viesmākslinieku grupa no Igaunijas Lepasēre. Un, protams, šī festivāla saimnieki grupa Daba San, kas jau lēnām arī sāk ieņemt savas vietas uz skatuves. Vidū šim koncertam būs arī starpbrīdis, un starpbrīdī jums ir iespēja ne tikai baudīt svaigu gaisu, dzērienus vai uzkodas, bet tāpat arī piedalīties konkursā. Proti, šeit, izejot ārā pa durvīm, pagriežoties pa labi, jūs ieraudzīsiet Gaviļu fotostūrīti. Tajā fotostūrītī nobildējoties, ieliekot šo bildi Facebookā un ieliekot tā saukto hashtagu jeb restīti Gaviles, varēs iegūt arī balvu. Labākās bildes autoram būs balva. Balva ir ļoti īpaša un arī ar meža tematiku. Tā, ka droši piedalāmies tie, kas to vēl nav paspējuši izdarīt. Starpbrīdī to varēs darīt. Konkurss ilgs līdz pat starpbrīža beigām. Un tad pēc tam pašās beigās mēs arī paziņosim laimīgos uzvarētājus. Kad jūs pēdējo reizi bijāt mežā? Vakar, šodien, ļoti jauki. Kāds ir bijis senāk par pagājušo nedēļu? Izklausās, ka ir gan. Kāds varbūt šomēnes vēl nav bijis mežā? Ir arī tādi. Katrā ziņā droši vien tā meža mums citreiz gadās, ka ir par maz. Vai arī kāds cits iemesls ir tam, kāpēc tieši par šī festivāla tēmu šogad ir izvēlēts mežs? Varbūt varētu izstāstīt, kāpēc tieši mežs? Nezinu, tāpēc, ka mums likās, ka latviešiem mežs ir tuva lieta, un šīs ir pirmais gads, kad mēs vispār izvēlējāmies tēmu. Un mēs, protams, diezgan ilgi spriedām, bet man liekas, ka mežs ir kaut kas tāds, ko katrs latvietis pazīst. Viņš ir īpašs mūsu kultūrā. Un saka, lūdzu, kurš ir jūsu mīļākais mežs? Mums kā grupai mīļākais mežs varētu būt kaut kur Kolkā, tāpēc, ka mums katru gadu ir radošās nometnes, un nereti tās tieši notiek Ziemeļkurzemē, jo daļa no mūsu grupas ir no Ziemeļkurzemes. Man liekas, Ziemeļkurzeme, kas ir lībiešu dzimtā teritorija, tur tas mežs ir tāds īpašs, teiksim, Latgalē, es no pieredzes zinu, tur ir ļoti draudzīgs mežs, vismaz man vienmēr tā liekas, ka tur ir draudzīgs mežs, tev tā neliekas? Tā ir. Bet Ziemeļkurzemē tur ir tā, ka tu ieej mežā un liekas, tas mežs tevi vērā un prasa, ko tu tur dari. Un tad, ja tu tur atgriezies vēlreiz un vēlreiz, tad tas mežs tevi sāk pieņemt. Nu labi, tu drīksti te nākt, vismaz tā ir mana personīgā sajūta. Skaidrs. Klausīsimies, ko par mežu mums stāstīs, dziedās un spēlēs grupa Daba San. Vēl par grupu Daba San runājot. Pērnā gada vasara grupai ir bijusi koncertiem visbagātākā, jo vasaras sākumā klausītājiem tika atrādīts jaunākais veikums – dziesmu albums Vaļņaks, kura programma tika izspēlēta gan festivālā Sviests, gan Radagars, tāpat arī Rīgas svētkos, dziesminieku sajietā un citviet. Šī gada laikā Daba San ir izlaidusi arī savu pirmo videoklipu, kas filmēts Palmu mājā. Grupa Ziemas miegu neguļ, un šajā gadā ir tapušas jaunas dziesmas, ar kurām pamazām mostas pavasarim un vasarai, proti jaunajām koncerta sezonām. Lūdzu! Viss sākās ar to, kā radās pasaule. Debesu kalējs. Daugavā, kalēs kalā debesīs, ogles bīrā Daugavā, kalēs kalā smēta dedzā, melnā vārnā ogles dzes, kalēs kalā smēta dedzā, melnā vārnā ogles dzes. Tā nebija melna vārna, tā kalēja līga viņa, tā nebija melnā vārna, tā kalēja līga viņa. Tam dar,
dari dari dam dam diri dari dam diri dai dam 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 diri dam diri dam dam diri dai dam diri dam diri diri dai dam dam dai diri dam diri dai dam diri dai dam diri dai diri dai dam dam dai diri dam diri dai dam diri dai dai diri dai Ogles bīrā Daugavā, es paklāju villainīti, man piebīra sudrabiņš. Es paklāju villainīti, man piebīra sudrabiņš. Diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dam diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dam da, diri dari dai, diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dam diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dai, diri dai. Diri dari dam diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dam diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dam diri dai, diri dari dam dari dai, diri dari dari dai da, diri dari dai, diri dai. Paldies! Kā mešs ienāk mūsu dziesmās? Tā stingri padomājot, vizualizējot gandrīz jebkuru tautas dziesmu, mēs tajā varam ieraudzīt mežu. Mešs var būt jebkurā ainā kā robeža. Mešs ir tas, kas ir jāpārvar, ceļojot tālāk uz ceļa gabalus. Mešs ir arī mājās, jo mājas no kā celtas no koka, vismaz tautas dziesmās. Un koks nāk no meža. Arī tīrums ir vieta, kas ir attīrīta no meža agrāk. Tāpēc mešs īstenībā ir visur. Un mūsu nākamā dziesma – Spēlmanis. Sēta bungas namā dūdas istabā, istabulī. Spēlē spēlmani, pūt stabulī. Danco meitas danco, dēlī, lai skan visa istabī. Spēlē spēlmani, pūt stabulī. No saules rietām līdz saules slēgtām. No saules rietām līdz saules slēgtām. Es varēju dancotiet, man spēlmaņa nevajag. Ar kājām bungas situ, ar mutīti stabulēju, 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 stabulēju.
no saules rietām līdz saules slēgtām. No saules rietām līdz saules slēgtām. Danco dēli, lai skan visa istabi, spēlē spēlmani, pusstabulī. Spēlē spēlmani, pusstabulīti, no saules rietām līdz saules slēgtām. Spēlē spēlmani, pusstabulīti, no saules rietām līdz saules slēgtām. Spēlē spēlmani, pusstabulīti, no saules rietām līdz saules slēgtām. Nākamā dziesma – Raganiņa. Raganiņa. Re, kur viņa nāk, viņa ir raganiņa. Es tev saku, viņa mūs visus ir nobūrusi. Visus mūs ir nobūrusi. Es jau sen zināju, ka viņa burās. Ko viņai tādi āboli dārzā? Visus dārzus, mūsu dārzus nobūrusi. Arī tevi piebūrus un mani piebūrus. Un arī, saku, to vien dara visu cauru nakti, bros. Man ir bail, tas nav normāli. Savu kaimiņiem redzēju. Tā sacīja, visi ļaudis tā sacīja, kā es biju raganiņa, ūdensneši zaļu nasta, ūdensneši zaļu nasta, tā bija mana raganiņa, saka mani burtmākā, es vēl burti nemācēju burmanā, tīrumā, pieci sirmi kumeliņi burmanā, tīrumā, pieci sirmi kumeliņi, es vēl burti nemācēju, Raganiņa. Sāderēju, reize darbu padarīti, nav saulīte nogājusi, jau darbiņas padarītis, es neteicu tādu vārdu, kā darbiņā nevarēju, kas sacīja tādu vārdu, tam darbiņas gauži dara. Gulēt mani aicināja, guli pati
miega māte, šauri tavi paladziņi. Guli pati miega māte, šauri tavi paladziņi. Šauri tavi paladziņi, guli pati miega māte. Visi ļaudis tā sacīja, raganiņa. Nemācēju. Visi ļaudis tā sacīja, raganiņa. Nemācēju. Nākamā dziesma Dzirnaviņas stāsts par to, kā agrāk tās nabaga malējas pār to mežu veda projām, kad lauku bija precībām. Rūcā dzirnaviņas, ko tās rūcā, ko
Šodien no mums pēdējā dziesma par mūžīgām tēmām 2. Tikpat mūžīgi, cik mešs, bet bišķiņ mūžīgāk. Ūdens cirtā akmenim, akmens galvu pūrināja. Ūdens gājā ar akmeni, svētu rītu spēkoties. Ūdens cirtā akmenim, akmens galvu pūrināja. Ūdens gājā ar akmeni, svētu rītu spēkoties. Ūdens cirtā akmenim, akmens galvu pūrināja. Ūdens gājā ar akmeni, svētu rītu spēkoties. Ūdens cirtā akmenim, akmens galvu pūrināja. Grupa Daba San. Un tāpat, protams, liels paldies un Gaviles grupai Daba San par gavilēm, par to, ka jūs jau 6. reizi uzņematies šo fantastisko pasākumu organizēt. Ja nu kāds ielīgosies šais ritmos tā, ka vēl arī pēc koncerta beigām negribēsies atgriezties ikdienā, droši drīkst doties Peldu ielas virzienā. Tur šovakar 22:00 Folklubā Ala sāksies Pieguļnieku gaviles.
tur notiks sazin kas, jo patiesībā tas viss tiek aprakstīts ar vārdu tradicionālā improvizācija, džemošana, zaptēšana, kā nu kuram labāk to patīk saukt, bet tā burvība ir tajā, ka nekad nevar zināt, kas no tā visa radīsies. Jāpiebilst vien tas, ka visi šodien šajā koncertā iesaistītie mūziķi, visas grupas arī piedalīsies Pieguļnieku gavilēs. Un ja nu kādam ir paķerts kāds instruments līdzi arī no skatītājiem, vai arī laba balss, tad droši drīkstēs nākt arī uz skatuves, bet visi pārējie folklubā Ala tiekamies 22:00. Savukārt, nu jau uz skatuves savu vietu ieņem grupa Tāri, jeb neoficiālajā nosaukumā Es un balsis. Tāri ir radoša draugu apvienība, kura par savu galveno uzstādījumu ir uzlikuši apvienot seno ar mūsdienīgo. Tāpēc arī tiek veidotas tautas dziesmu apdares savienojumā ar post-rock stilu. Tāri tiecas pēc saknēm, bet neaizmirst, ka atveidot vēsturi pilnībā nav iespējams. Tādēļ uzskata, ka viss, ko viņi dara, ir interpretācija un pasaules redzējums. Grupā spēlē Dārta, Austra, Emīls un Paula. Un nosaukums Tāri senprūšu valodā nozīmē balsis. Mīļie Tāri, nu kurš jums ir vismīļākais mešs? Labs jautājums. Man liekas, ka mums mīļākais mešs ir tas, kurš ir visaizaugušākais. Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir visīstākais un tīrākais mešs. Un, ja mešs ir tik stiprs, cik stiprs ir viņa koki, tad mēs esam tik stipri, cik stiprs ir mūsu dziesmas. Un tad mēs mēģināsim to spēku nodot arī tālāk. Protams, tūlīt klausīsimies, bet kur jums atrodas vismīļākais mešs? Droši tagad var skaļi saukt vietas, kur atrodas tas skaistākais, labākais mešs. Kur? Unguros, Imantā, Sēlijā, vēl kāda meža vēl? Īre. Aha, Jēkabpilī. Uz galvas. Vēlreiz. Zem gultas arī, jā, nu tie jau ir abstraktie meži, kā tos mēs saukt. Vēl. Skaļāk tur augšā. Domās, jā, fantastiski. Vienkārši šis uzdevums ir tagad noskaidrot, no kurienes šodien ir savākušies gaviļu apmeklētāji. Kaut kur maliņā stāv cilvēks, kas atzīmē ar ķeksīšiem. Tāpēc droši saucam vēl savus mīļākos mežus. Laukos. Un kur tev ir lauki? Ķegumā. Jā, tur ir garām brauks, tur ir tiešām skaisti. Ķekavā arī, jā. Alūksnē. Kur vēl? Mežciems, jā. Ozolniekos tu teici, vai? Jā. Biķernieku mežs, kuram patīk? Jā, ir mums arī biķernieku meža fani. Nu, jebkurā gadījumā visbiežāk jau ir tā, ka tas mežs, kurš tuvāk mājām, tas ir tas mīļākais, vai ne? Jā, daļai jā. Bet tagad gan laiks klausīties grupā Tāri. Lūdzu. Nav mikrofons, vai ieslēgts ir. Ļoti labi. Mēs esam grupa Tāri, un tad, kad mēs sanācām kopā, mums bija ļoti svarīgi dziedāt dziesmas, veidot dziesmas tādas, kas ir par stiprām lietām. Par stiprām mīlestībām, par stiprām meitām un stipriem puišiem. Un pāri visam par veiksmīgu un laimīgu dzīvošanu. Un tad mēs esam izlasījuši sev tuvas tautas dziesmas, mazliet jaunās un citādākās skaņās. Un tad mēs raudzīsim, kas mums tur sanāks. Un kā jau, man liekas, visiem dziesmas par mīlestību un tās meklēšanu. Ik vakarā dziedāt gāju, sudrabiņā kalniņā, jā.
grozu savu vainagdziņu, kur tas gaiši atspīdēja, atspīdēja. Tur mūžiņu nodzīvoju, ik vakarā dziedāt gāju, dziedāt gāju. Sudrabiņā kalniņā, kalniņā, stāvēdamas, grozu savu vainagdziņu, kura tas gaiši atspīdēja, atspīdēja. Tur mūžiņu nodzīvoju, nodzīvoju. Mēs deviņi baleliņi, viena pate mūs māsiņa, viena pate mūs māsiņ. Ikritiņu maltīgāja, puru malarītiņa, puru malarītiņa. Tec mamiņa apraudzīti savas jaunas malējiņa, savas jaunas malējiņas. Nerūc vai redzirnaviņa, nedzied pate malējiņa, nedzied pate malējiņ. Nāk mamiņa atpakaļ, asariņas laucīdā, asariņas laucīdam. Vaļā logi, vaļā durvis, tautas māsu aizvedu, šas tautas māsu aizveduš. Ceļā tiesībā lēliņi, jauna tiesi zabako, jauna tiesi zabakos. Dzena tiesi pēc māsiņas vainagdziņa, pēc māsiņas vainagdziņa.
man patika šeit dzīvot. Patīk manim šī zemīte sārājiņš, šī zemīte sārājiņš. Un vispār klausoties un dziedot tautas dziesmas, es sapratu to, cik ļoti mani fascinē tas, es runāšu no sieviešu puses, tas lielais sieviešu spēks, tas lielais iekšējais spēks, ka par spīti tam, ka viņi nozog, viņi saka, ka būs labi, ka viss jau būs kārtībā. Un par spīti tam, lai kā arī iet, viņi vienmēr atradīs īstos vārdus, lai pasargātu savu māju un savējos no skauģiem, un lai vienmēr būtu drošībā. Kodeļas preslica panamu dancoj, kodeļas preslica panamu dancoj, kodeļas preslica panamu dancoj, kodeļas preslica panamu dancoj. Tautiņas aizveda verpējiņu, tautiņas aizveda verpējiņu, tautiņas aizveda verpējiņu, tautiņas aizveda verpējiņu. Tec pakaļ kodeļiņa verpējiņai, tec pakaļ kodeļiņa verpējiņai, tec pakaļ kodeļiņa verpējiņai, tec pakaļ kodeļiņa verpējiņai, kur panāks kodeļiņa verpējiņu, kur panāks kodeļiņa verpējiņu, kur panāks kodeļiņa verpējiņu, kur panāks kodeļiņa verpējiņu, vai panāks celiņā vai ceļā malā, 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 ni panāks celiņā, ni 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 ceļā malā. Panācu, panācu tautu stābai, panācu, panācu tautu stābai, panācu, panācu tautu stābai, panācu, panācu tautu stābai. Abi sēd, samījuši gredzeniņus gredzeniņus, samījuši gredzeniņus gredzeniņus. Nevar kungi ko darīt, nevar savi bāleliņi bāleliņi, nevar savi bāleliņi bāleliņi. Ar tautieti abi sēd, samījuši gredzeniņus gredzeniņus, samījuši gredzeniņus gredzeniņus. Nevar kungi ko darīt, nevar savi bāleliņi bāleliņi,
nevar savi baleliņi, baleliņi. Mums vēl ir palikušas 2 dziesmas. Viena mazliet spēcīgāka un otra tāda, ka viss jau ir kārtībā. Dzīvosim laimīgi. Sāci labi, dziedi labi, es tev labi palīdzēšu. Sāci labi, dziedi labi, es tev labi palīdzēšu. Nevienam tā nebija, kā manām tētiņam. Nevienam tā nebija, kā manām tētiņam. Visapkārtī dzelžu žogi, nevar skauģis pāritapt. Visapkārtī dzelžu žogis, nevar skauģis pāritapt. Griez, griezīte, rudzīšos, paipaliņa kūliņā. Griez, griezīte, rudzīšos, paipaliņa kūliņā. Griez baliņi maizītei, lai griež skauģis akmenī. Griez baliņi maizītei, lai griež skauģis akmenī. Dziedat meitas uz upītes, pāri balsu nelaižat. Dziedat meitas uz upītes, pāri balsu nelaižat. Lai nedzirda skauģa ļaudis, lai balsīņas nemaitāj. Lai nedzirda skauģa ļaudis, lai balsīņas nemaitāj. Kas to manu skaņu balsu vakarā nobrīnēj. Kas to manu skaņu balsu vakarā nobrīnēj. Dievs tam deva neredzēti, rīta sauli uzlecam. Dievs tam deva neredzēti, rīta sauli uzlecam.
500 svešu ļaužu simtiš man un balēliņ, 500 nebēdāju simtiņā izstāvēdam, 500 nebēdāju simtiņā izstāvēdam, riti, riti, ritarās sagaros olā lapiņām, riti, riti, ritarās sagaros olā lapiņām, darītēja ļauna diena garā manu augumiņ, darītēja ļauna diena garā manu augumiņ, riti, riti, ritarās sagaros olā lapiņām, riti, riti, ritarās sagaros olā lapiņām, darītēja ļauna diena garā manu augumiņ, darītēja ļauna diena garā manu augumiņ. Paldies! Mēs tagad paklanīsimies. Grupa Tāri. Paldies Tāriem. Tagad uz skatuves aicināsim apvienību Imanta, Dimanta un draugi. Tur jau viņi arī nāk. Grupā Imanta, Dimanta un draugi darbojas 5 jaunieši. 3 no viņiem uzauguši ārzemju latviešu ģimenēs dažādās pasaules malās – Austrālijā, Amerikā un Vācijā. Savukārt 2 piedzima un uzauga tepat Latvijā. Katrs ejot pa dažādiem mūzikas ceļiem satikās, lai kopīgi veidotu kopīgu mūziku. Katrīna, tā kas Dimanta, spēlē violi, čellu, tamburīnu un dzied, bet Imantas spēlē mandolīnu un dzied. Krišānis spēlē ģitāru, Kristaps basu, reizēm viņiem pievienojas arī Kaspars, kas spēlē perkusijas. Par sevi meitenes stāsta šādi. Kopā nopietni sākām spēlēt 2014. gada nogalē. Kopš tā laika esam sadziedājušās un kopā arī ar puišiem saspēlējušās. Spēlējušas koncertus esam gan Latvijā, gan arī Amerikā. Mums patīk tas, ko mēs darām, un gūstam lielu prieku, ka ar savu mūziku varam dalīties ar citiem. Latviešu tautas dziesmām veidojam skaistas apdares, tām iedodot jaunu elpu. 2015. gada vasarā, kamēr bijām Amerikā, sāka tapt arī mūsu pašu pirmās radītās dziesmas. Gan ar savu tekstu, gan parokoties dainu skapī. Veiksmīgi sakombinējām un ir radušies jauni garadarbi. Šobrīd darbojamies pie sava pirmā diska un pavisam drīz tas būs pieejams plašākam klausītāju lokam. Cik drīz? Es varētu pateikt, īstenībā 25. maijā plānojam viņu palaist tautiņās. Vai ir kādu īpašu pasākumu? Jā, mēs tiksimies pagaidām, domājam, koncertzālē 3 māsas, bet noteikti var sekot mums līdzi Facebookā, facebook.com/imandimant, un tad arī uzzinās. Bet to droši vien pēc tam, kad dzirdēs, vai patīk tā mūzika vai ne, vai ne? Bet katrā ziņā mēs zinām, ko darīt maija beigās. Topošajā diskā paredzēts dziesmu stāsts, kas apraksta to posmu meitas dzīvē, kad viņa iziet tautiņās, ar visām emocijām, kas lido ap šo laiku. Viņas vēlas klausītājiem sniegt prieku un lai pie viņu mūzikas cilvēki labi pavadītu laiku un atpūstos. Imanta, tev noteikti ir kāds interesants stāsts, kāds atgadījums mežā bijis, vai ne? Laikam ir bijuši vairāki. Varbūt varētu padalīties. Kad sākām domāt par šo jautājumu, tad tāpat tā bērnības trauma, kad es biju ciemos pie savas māsas Meinas štata mežos, un man ļoti patika iet ar viņas suņiem staigāt par to mežu.
Un es apmaldījos. Un tā, ka es sāku prasīt tiem suņiem, kā tikt mājās, kāpēc viņi nezina, kā man aizvest mājās. Un tā satraukums tik augsts tika, ka es nokritu, viņi sāka man vilkt pa to mežu un ļoti traumēta bija pēc tam saucu visiem, lai viņi nāk man palīgā. Bet uz mājām taču aizvilka, vai ne? Aizvilka, jā. Paldies suņiem. Vai vēl kāds no jums ir apmaldījies mežā? Gadījies, jā. Nu, pastāst. Mēs bijām tādā nometnē Līgatnes pusē. Bija tā ģimenes, tur daudzas un tā. Un bērni aizgāja sēņot, gudrinieki, kad 12 gabali, un visi aizgāja sēņot. Un sēņo, un saprot, ka vairs nezinu, kur jāsēņo, kā mājās nokļūt un ko darīt. Un vakariņām bija tāda taura, kad, pūš taura, tad zina, ka jāiet vakariņās. Mēs domājam, ka viņi mūs meklē un sākām bļaut pretī. Tad mēs reāli sabļāvāmies, sagavilējāmies vienā galā un otrā. Bet īstenībā, ja mēs būtu tikuši ārā, jo mēs bijām jau nonākuši tādām izcirtumā un jau redzējām ceļu šosei un būtu aizgājuši mājās. Bet tas uztraukums bija liels un neviens ēnu vairs nepaņēma, kaut gan tur bija vislabākās, protams, kad apmaldījās. Vecāki teica, ka viņi jūs neseņojāt, tā kā. Bet, tā gadās. Tu esi apmaldījies kādreiz mežā? Ja godīgi, laikam, nē. Pārāk maz pa mežu pēdējais laiks. Tas bija mājiens, jā. Visādā ziņā priecāsimies par tiem cilvēkiem, kas mežā reiz ir pazuduši un ko mežs tomēr ir atdevis atpakaļ. Un šodien mums ir iespēja baudīt Imanta, Dimanta un draugi. Labvakar! Tad lai par to mežu, pareizi. Skanēts kāda vizepīs, skanēts kāda vizepīs, zarajā mežiņā, skaniet meži rītā agri, skaniet meži rītā agri, skaniet vēlu vakarā, skaniet vēlu vakarā. Skaniet meži rītā agri, skaniet meži rītā agri, skaniet vēlu vakarā, skaniet vēlu vakarā. Dienas vidū neskanieti, dienas vidū neskanieti, tad bitītes medunēs, tad bitītes medunēs. Ai, bakāta meža māte, liela tava bagātība, liela tava bagātība. Pilni meži koku bija, pilni meži koku bija, pilnas virzes zelta rasas, pilnas virzes zelta rasas. Lai bakāta, kas bakāta, meža māte tā bakāta, meža māte tā bakāta. Visi mazi paiglīši, visi mazi paiglīši, dziedzi drāba ziediņiem, dziedzi drāba ziediņiem. Paldies! Paldies! Un tā tas mežs ir pamodies, un meitene ir gatava iet padziedāt. Kā gadījies, kā ne? Pavasarī tas viss notiek, ne? Vai ne? Iet gavilē kalna galā un tad sasīm, kas notiek. Kas notiks? Varbūt varētu bišķiņu vijolu vairāk. Paldies!
gavilē. Skaņu balsi rādīdam rodē. Paldies! Paldies! Mums kaut kā šodien gadījies, ka paņēmām līdzi tādas ātrās dziesmas. Laikam tāds pavasars gribās to saules siltumu un prieku. Nu redz, ka tā meita sagavilējas to puisi, viņa iet apkārt kalnam ar līkumu un dzied. Un tad jau viņi nevar saprast, kur tad viņš ir pazudis, kāpēc nenāk pie viņas pareizi. Tieši tā. Kur tu jāsi kalpa puisi šai tumšai nakstiņā, šai tumšai nakstiņā. Jai pie manis tu puisīti, es tev došu naktis mājas, es tev došu naktis mājas, es tev došu naktis mājas, pate, jāšu pagulēti pakulē, pate, jāšu pagulēti pakulē, pate, jāšu pagulēti, mīkstā puķu gultiņā, mīkstā puķu gultiņā. Mīkstā puķu gultiņai, rociņu līkšu pagalvēji pakalvē, rociņu līkšu pagalvēji pakalvē. Kad rociņu nogulēsi, es tev sāli nobučošu, es tev sāli nobučošu, par to mīļo gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, par to jāko valodiņu, par to jāko valodiņu.
Paldies! Rekā viņi tur jau sapazinušies. Mēs īstenībā sapratu šodien gāju cauri dziesmām, domāju, sanās tā, ka mēs viņus pēc diska tikai tur izraušu ārā dažas svarīgas. Un tad tās fiksās paķērušas un tās bēdīgās, nē, tās, kur tā meita pasaka māmiņai paldies, vai ir viņai šaubas par vienu saulu, vienu zemu, kas tad notiek tajā citā mājā, kad viņi tur nokļūst. Bet redz, kā ir kāza rīts. Kāza rīts, un viņi saprot, nu būs tad precīzi, pareizi. Bet arī bišķi tās bažas pie šīs. Ir, vēl viņš šaubās. Nevar saprast, kas notiek ar savām emocijām. Kā jau mums visiem tas gadās, ne? Sāpē man sirsniņo. Vai laimīte nositās akmentiņu kaudzītējē. Vai laimīte nositās akmentiņu kaudzītē. Paldies! Es gribēju pateikt lielu paldies gaviļu organizatoriem, Malači. Paldies arī, ka mēs varam būt šodien šeit, esam priecīgi. Uz nākamo jūs iedāt super aktīvi un baigi labā publika, tad sitīsim plaukstus kopā, pareizi. Es gan ik pa laikam nevarēšu, man vajag paspēt violu, bet es mēģināšu pieviedroties jums kā savādāk. Dziesma par brīnuma meitu. Izauga mātei brīnuma meita, izauga mātei brīnuma meita, kad stāvē kā priede egle, Kad sēda kā siena kaudze, kad sēda kā siena kaudze, kad guļus gule kādīķadams,
rakšķēja zemē, staigājote, staigājote. Ak, bail bija puišiem man klātu nakte, bail bija puišiem man klātu nakte, noņemta zelta grēdzentīņu, grēdzentīņu. Mani pašas brāļi, cepures sēle, cepures sēle. Ai, laima, laima, šeit tava meita, ai, laima, laima, šeit tava meita. Ceļ augstu krāslu, liec vieglu mūžu, liec vieglu mūžu. Dižanu kuru piedarināja, piedarināja. Ar divi pārī ved tautas pašu, ar divi pārī ved tautas pašu, ar pieci pūru aizretenāja, aizretenāja. Liels jums paldies! Mēs esam grupa Imanta, Dimanta un draugi. Priekā! Šajā brīdī droši var pateikt vēlreiz paldies. Paldies, paldies, paldies. Šajā brīdī es gribētu jums atgādināt to, kas ir jādara starpbrīdī. Proti, atcerieties par to fotostūrīti, atcerieties par telefoniem, atcerieties par Facebooku un hashtagu Gaviles. Savukārt, starpbrīdis sāksies pēc 5, 4, 3, 2, 1. Tiekamies pēc 15 minūtēm.